Paldies jums, Stīvais ar Zuti, uzticīgie skatītāji! Pirmā sezona ir galā. Milzīgs paldies visiem mūsu atbalstītājiem pa epizodēm. Čās, Drops, CBD, Salt, Switch, Exotic Shop. Paldies mūsu ģenerāla sponsoram Lucky 13, Ivar Spēks ir ar tevi. Un, protams, mūsu ekskluzīvajam producentam Goveks Zanimo, Markusam, Simonai, Grijandam. Visiem paldies par to, ka jūs piepildījāt daļu no mana bērnības sapnīša kļūt par raidījumu vadītāju. Lai mums visiem ir forša vasara un tiekamies rudenī. Čavinieks, nākamajā sezonā. Simona, tu būsi nākamajā sezonā vai ne? Esiet sveicināti, dārgie draugi! Man šīs dienas viesis ir neviens cits kā kulta grupas Singapūras satiņas dziedātājs, YouTube šovu Paļu bazars un pēdējās pilītes vadītājs Jānis Krīvēns kopā ar savu fantastisko suni. Es paņēmu puiku līdzi. Puiku paņēmu līdzi. Janka, jā, Bartā. Kristap, jā, čavinieks. Janķels tikko atbraucis no 2 mēnešu ceļojumu Bolīvijā. Mēnešu ceļojumu. Mēnešu ceļojums, kas jau Bet viņš ievilkās līdz 2 mēnešiem ar visu Covid un pašizolāciju un pārējo. 4. jūnijas Go 3. Ok, līdz Bolīvijas ceļojumam mēs vēl nonāksim, tur man būs papildus spēki un tā tālāk. Parunāsim par tavu ceļu. Līdz tam visam pēdējā laikā tu Latvijas šovu biznesā esi uzmirdzējis. Beidzot, mūsu sabiedrība ir gatava pieņemt alkoholiķus, krāsaino dzērājus un, kā to teikt, Baldvielu entuziastu. Jā, vielu entuziastu. Vai jā, tāds vielu entuziastu klubiņš mums būtu, ne? Baldvielu entuziastu. Baldvielu. Es kaut kur lasīju šito vārdu salikumu. Baldvielas man bija. Šis ir tas vārds. Yes, tas Baldvielas. varētu būt nākamais Singapūras satīna singls. Tas varētu būt albuma nosaukums Baldvielas. Pirms Singapūras satīna tu dzīvoji Zepčikā. Jā, tas ir precīzi no Zepniekalna. Bija tur rajonā? Jā, es neteiktu, ka es biju baigi rajonā, bet paģikos mēs dzērām. Es teikšu tā, paģikos tika sēdēts. Paģikos dzērāt. Džidž man teica, jā, ka tu biji un ka tu sāki repot. Zepniekalns vispār tāds reperu rajons, ja? No turienes izskatās, ka daudz nākuši gan... Veci, jā, tur ir Elfs. Reiks, cik es saprotu, nu tā daļa ir Reiks, tas pats Džidža, vēl kā čuvaki bijuši, es zinu, Nātri ir tāds vairāk, man liekas, Mārupe bijis. Jā. Nu, bet arī viņš Zepniekalnā daudz Viņš visos poģos dzēra. Karoči, jā, un vispār, jā, no Zepniekalna ir. Man liekas, kaut kāda centra puse arī tomēr ir diezgan. Nē, nu, protams, nevar jau būt tā, ka pilnīgi... Jelgava arī reperu pilsēta. Jelgava, jā, tur ir fakts un tur ir daudz čaļu. Ok, uzaugi rajonā, dzēri poģīšos, sāki repot, kad tu sāki repot skolā? Es patiesībā, paldies Dievam, ka es nesāku repot skolā. Es citreiz domāju, zin kā, mums nebija Fruity Loops, mums bija hip-hop EJ, atceries? Es tikai Fruity Loop atceros. Kroči, hip-hop EJ ir vēl pirms Fruity Loops, kur tu varēji, tad, kad tirgoji tos diskus, tu varēji nopirkt arī tā kā spēļu disku hip-hop EJ programmu. Fruity Loopam jau arī tā bija. Jā? Pirmajiem točnu. Točnu? Točnu. Nē, nu labi, varbūt, es to neapšaubu. Viņi bija diskos, es atceros. No rajona skolā kā tu mācījies? Briesmīgi, vecīt. Nedirs, tu nevar mācīties briesmīgāk par mani. Es 6. klasē aiztaisīju grāmatu, pateicu matemātikas skolotājai. Man nevajag zināt 3 veidus, kā aprēķināt 3 stūra laukumu, man pietiek ar 1. Un no tās dienas es neesmu mācījies. Kā es pabeidzu 9. klasi? Rīgas valsts vācu ģimnāzija, tajā laikā bija Āgātskalna ģimnāzija. Tu biji tad krutā, tu biji gudro bērnu skolā, es biju Dureku skolā. Jā, tu biji Fričos? 94. vidusskola, vienkārši no-name skola, mikrorajona. Es tādu vispār nezinu. Exactly, Dureku skola. Man ir tur tests, starp citu pa blatu tiku, tā, lai to skolu tieši remontēja. Man mammai bija draudzes, viņš man trienē man paņēma, vispār es biju aiz līnijas, bet man paņēma, es nomācījos uz 9. klasēm, bet nu es nemācījos. Es tiešām fiziski es skolā rakstīju repu. Man nebija iespējas, kur viņu ierakstīt repu. Kā tev pastāst par to no tiem poģīšiem? 97. Zepniekalnā, jā? 94. ir Zepniekalnā, precīzi, jā, skolā. Es nebiju pats, teiksim, tā asākais nāzes atvilknē. Kaut ko tādas dzirdēju. Es neesmu stulbs, bet es esmu vienkārši ļoti slinks laikam uz mācīšanos. Es neesmu stulbs, bet man ir, zini kas, es sapratu pēc skolas, man ir riktīgi problēmas ar koncentrēšanos, ar uzmanību. Es nevaru fucking pieslēgties. Ja tas nav interesanti. Ja tas man vispār neinteresē, es pamēģināju augstskolā pastudēt, man fiziski slikti pēc 45 minūtēm paliek lekcijā, es klanos, es rubos ārā, man trūks skābeklis smadzenēm. Bet varbūt es esmu stulbs, vienkārši es nezinu, varbūt es arī esmu stulbs.
Bet nē, es sāku tā nopietnāk rakstīt tekstus uzreiz pēc vidusskolas. Pirmos tekstus ierakstīju pie Mistera ar Elfu, bija tāds Jāņķels repers. Un tad kaut kā es iepazinos ar Eliotu pa netiem, un Eliots man iepazīstināja visu pārējo, tā kā kraudu caur hip-hop zaptēm, kas Pulkvedī agrāk notika. Un tad tu sāki repot. Jā, principā es jau tad Cik repoju. ilgi tu mācījies augstskolā? Oi, mans pirmais mēģinājums augstskolā bija 3 mēneši. Tas bija Latvijas vēstures fakultātē. Kad man likās, zin kā, man ķipa interesē vēsture, tīri forši, davai es aiziešu pamācīties. Es tur nomācos 3 mēnešus, es īsti vēsturi, es negribu mācīties. Tā kā man patīk pastīties vidīgs par vēsturi, bet mācīties to, tas ir cits zvērs. Tad es aizbraucu uz Angliju, un tad es pamācījos turībā, izturēju 2 gadus, un viss dropautoju. Vienkārši sapratu, ka nē. Līdzīgi kā man gājas ar universitāti. Dropautoju. Bet es nenožēloju, ko es nožēloju to, ka es neizstājos ātrāk no turības. Es būtu varbūt kaut ko vairāk jau paspējis izdarīt. Nu jā, vispār tā izglītības sistēma tāda ir. Ja ne Latvijā točni, bet arī daudz kur citur pasaulē, kad vajadzētu mācīt to, kas patīk. Tu nevari grāmatvedim iedot un teikt, vai nomaini man 5 minūtēs riepu. Es esmu starp citu dzirdējis, ka Facebookā ir tāds algoritms, kurš tev var atrast bērnu. Tu esi liels kompānijas vadītājs. Tu iedomāsimies, ka tu esi tas nelietis Bills Gates, un tu saki, man vajag programmētāju, kas es gribu čipot. Kad man vajag programmētāju tādu, kurš varēs ļoti labi programmēt kaut kādu konkrētu specifisku līniju, un tad viņi tev parāda kaut kādus, bērnus, kuri viņi ir atklājuši ar kaut kādiem algoritmiem. Saka, šitie visi ir tādi, kur varētu dot, un viņš sāk viņus veidot pa stipendijātiem, un tālāk viņi izaug pa viņa milzīgās impērijas. Es vienkārši YouTube daudz ko skatos. To izlasīju, kad Indijā ļoti, ļoti daudz. Indijā tieši? Tieši, jā, protams, tur daudz cilvēku. Tieši Indijā, kur es tur citu skatījos vienu labu seriālu. Tu zini šitos te visus ancestry testus, kur tu vari noteikt, cik procentuāli tu esi kaut kādas tautības, vai ne? No. Vienā seriālā bija interesanta fiša, kas tev likta aizdomāties. Iedomājies, ir apokalipse, ir pilnīgs pasaules gals, visi sprāksti, ir jātaisa jauna cilvēce. Valdības sazinās ar ancestry testiem, izlasa labākos gēnus visiem, kuriem ir labākie gēni, kuri ir atlētiski, kuri ir gudri, un savāc viņus un izglāb visu pārējie nomirst. Interesanti. Tu lietas aizdomāties, varbūt nodot, bet ne, tur nekas labs neuzrādīs. Nekas labs nebūs. Domā, tev ir ebreja asinīs? Es nezinu. Labi, tu nāc no labas ģimenes, labvēlīgas. Jā, es nāku labvēlīgs, ļoti mīlu savu ģimeni labvēlīgu. Jā, es arī savu ģimeni mīlu. Visi mīl savas ģimenes. Tavu vecāki, ja nav noslēpums, par ko strādāja? Kā viņiem sanāca? Vecvecāki? Nē, mamma, tēvs. Tēvs bija šoferis visu savu dzīvi, mamma strādāja dažādās valsts institūcijās, tur personāla daļās. Tas man daudz ko tagad izskaidro. Mēs šodien par konspirācijām pietiks. Kāda ir tava hobija, krīvēni izņemot labu atpūtu un baudvielas? Ir taču kaut kāds, tev ir suns foršs, ceļot, kāds tev ir kaut kāds hobijs? Nezinu, fiškas meklēja kaut kāds. Zini, kā es esmu pāraudzis, man kaut kā sanācis, ka es visus savus hobijus esmu kaut kādā veidā pārveidojis savā darbā. Tas ir fucking crazy. Tas ir slinkiem cilvēkiem, tā ir. Slinkiem cilvēkiem? Es tev pēc tam pastāstīšu, slinkiem cilvēkiem ir slinkiem cilvēkiem. Es vispār savu kapitālu nopelnīju, tāpēc, ka es esmu slinks. Viss, kas man ir. Es neatceros, kurš šito teica, vai tikai, ka tas nebija tas pats Pīsls Bills Gates. Vienmēr pieņem darbā slinku cilvēku, jo viņš atradīs ātrāko veidu, kā to izdarīt. Jā, bet tas ir normāli. Pasaulē daudz to nesaprot. Latvieši ir pahātāji tauta. Mēs gribam strādāt, mēs gribam izpildīt visu, ko mums priekšnieks liek. Mēs gribam izpildīt visu ar uzviju. Man, piemēram, skolā pietika. Jā, neviens baigi negrib strādāt. Tāpēc tas ir pilns ar latviešiem. Man skolā pielika ar 4. Tavs hobijs ir rakstīt tekstus un repot. Zini, kā visi mani hobiji agrāk bija. Ja es saku, visi mani hobiji ir pārvērtušies par manu ienākumu avotu. Vai pastāstīt par saviem ienākumu avotiem un hobijiem? Šobrīd pēdējo balss maskā. Tas ir hobijs? Nē, es jau nediršu, es jau tur ākstos. Saprotu, man tur ir tāda loma, ka tur katram ir sadalīta savu lomu. Kaut kāds jums ir liek kaut ko darīt? Nē, mums neliek darīt. Saprotu, tur katrs mums paņem ļoti kontrastants cilvēkus. Ķipa, tu būsi tas gudrais, tu būsi smukā vai ne? Tu būsi tā, kurš tu esi? Es esmu smieklīgais. Tu būsi idiots no viņiem visiem bez mazai. Un tur tā ķīmija arī baigi labā izveidojās. Bet, piemēram, Pāļa bazars, pēdējā pilīte, vai ne? Kas agrāk bija, es vairāk to nenodarbojos. Kāpēc? Tas nebija vairs rentabli. Es noguru šausmīgi. Zini, kā beigās tu vienā podkāstu epizodē tu ar visu sponsoru meklēšanu tā, lai tu beigās esi plusos. Tev tas ievelkās uz 2 nedēļām, kamēr tu sagatavo visu priekš podkāstu monologu, tu sagatavo sponsorus, sagatavo viņiem reklāmas. Beigās saproti, ka tu 2 nedēļas notērēji uz to, ko, piemēram, ar Pāļa bazaru tev izdodās pa 2 dienām izdarīt. Piebuhāties.
ar viesi. Es piedzeros ar Latvijas slavenībām, bet, zin kā, man par to arī daudz saka. Patiesībā jau mēs nedarām neko tādu, ko Latvijā nedarītu katra mājsaimniecība. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka mums ir ieslēgts kameras tāpat kā šeit, un viss tā ir vienīgā atšķirība. Nu, jā. Tu pats zini, tu to ideju paņēmi. Nu, jā, es biju. Mēs starp citu arī teicu, mēs Spāļu bazarā vēl teicu to, ka skaties, ka mums tas nebeidzās 5 no rīta kaut kur vecrīgā. Nu, tas beidzās ap 5 no rīta manā dzīvē. Jā, tas nebeidzās vecrīgi. Mēs vēl step-up zvadījām. Čau! Čau, ko tu? Es neatceros. Es atceros step-stops. Jo, vecī, cik pulkstens. Ko tu dari tieši tagad? Un ir kaut kāda otrdienas rīts vai trešdienas rīts. Tāpat nebija brīvdienas. Nē, tā nebija. Super. Tāpēc tā ir arī tā burvība cilvēkiem to pareizi skatīties. Un tajās sarunās tu uzzini daudz ko jaunu. Ne tikai es? Jā, nu visi. Kurš tev visvairāk ir pārsteidzis no viesiem, kas tev bijis? Nu tāds. Jo mēs ar tevi vispār tikpat kā nebijām pazīstami, tu man uzaicināji, mēs, man liekas, tu bijām 2 reizes runājuši. Jā, mēs kļuvām par čomiem pēc tam. Jā. Vislielākais pārsteigums. Es teiktu, ka man ar Jurtu Liepnieku ļoti interesanti parunāt. Es viņu arī gribu, es viņu uzaicināju, viņš sācis sarunas par to, kad viņš būs 2. sezonā. Viņš ir fenomenāls cilvēks, ļoti rekomendēju, ceru, ka jums izdosies. Man ar viņu bija tiešām ļoti interesanti no tās perspektīvas, kad tās, ko un kā viņš pastāsta. Zin kā, viņš māca domāt. Viņš ir tāds cilvēks, kas domā ļoti specifiskā, konstruktīvā un analītiskā veidā, ka tu saproti to, kā viņš analizē lietas. Tev ir tā, man vajadzētu mācīties no šitā, ja tas ir tik gudri vienkārši. Jā, es gribu parunāties par psihodēliju. Totāli. Man tā tēma interesē. Šiem arī, man liekas. Tad, kad es sāku ar viņu sarunas, viņš pie Kiviča laikam tieši tad taisījās iet, tāpēc viņš man pateica, ka tagad es nevaru. Jo man viesis, es parasti uzrunāju tā, ar tevi mums bija ieplānots jau tad, kad tu atgriezīsies. Tu biji vienīgais miljonārs. Starp citu, šī ir pēdējā 1. sezonas epizode. Tad šis ir lielais fināls, grand finale. Tu esi īpašs, jā, bet pie tās īpašās daļas mēs vēl nonāksim. Okay. Tev ir autovadītāja apliecība, jā, nav mašīna. Jā, man bija mašīna, kad es tikko nolūku tiesības, jo tas ir tā kā loģisks solis, citādāk tu aizmirsīs, kā braukt, vai ne? Man nācās izkrāpt mašīnu, jo man nebija naudas. Kā tu izkrāpt mašīnu? Var stāstīt? Es sarunāju ar Čalu, kad es atdošu tev pa daļām, bet es sākšu maksāt tikai pēc kaut kāda pusgada, jo man tagad ir sūdīga nauda, es tikai nolūku tiesības. Pusgadu to mašīnu nobraukāju, pēc tam es viņu pārdevu par to summu, pa kuru es biju nopircis no viņa, un viņš viņam samaksāja, un viss bija čotki tā kā. Beigās pa nulē vienkārši dabūju. Jā, pusgadu pārbraukāju. Šī ir laba tehnika, pierakstiet šito visu. Slikti cilvēki var izdomāt dažādas. Nolikt tiesības, bija mašīna, bet tagad jau nav mašīna. Nē, es pārsvarā izmantoju visus karšēringus. Tāpēc, ka es dzīvoju centrā, man viss bizītes. Tu zini, tu man dzīvoji blakus vienu brīdi. Mēs jau varam samāties pa logiem. Pagaid joprojām. Es tur šādi esmu, man suņi tur vēl dzīvo. Mēs tā, kad tev bija karantīna, tad mēs varējām samāties pa logiem. Tu taču man arī vienreiz atsūtīji, ko es tur darīju. Es filmēju kaut kādu storiju. Tu man atsūti video, čau. Es varu tev nofilmēt, čau. Tev neliekās, ka tu esi tāds 21. gadsimta hipijas dzīvesveidu piekops? Bišķiņā esmu. Īsti nekā nav, ka tu tā kā Bišķiņā baudvielas dzīvē. Bišķiņā esmu, jā. Kas ir krīvēns pēc 5 gadiem? Vecīt, es nezinu, man ir grūti iztēloties. I have no idea. Es nezinu, ko es darīšu pēc 5 dienām. Pēc cik gadiem tu beigsi dzert? Tā kā man akna atteiks. Tā kā man nebūs vairāk ko saukt uz Spāļu bazaru. Kaut kad taču ir jābeidz. Man vairāk draugu, kur vienkārši izdomā, bet 1,35, 1,60, 1,50. Nē, bet zini kā, te ir atkal tāds patiesībā stereotips, ka cilvēki domā, ka ja man ir šovs Spāļu bazars, es droši vien visu laiku buhāju, tā ka visu laiku, bet patiesībā ir tā, es varu Spāļu bazaru saukt par savu darbu. Un patiesībā ir tā, ka ārpus darba man ir alkohols. Mani alkohols tik ļoti nemaz neinteresē. Goda vārds man tā kā viņš neinteresē, jo tas ir mans darbs, tā ir mana maize. Un man tā, kad es aizēju mājās, varbūt aluņi, varbūt 2, bet tā, ka es katru dienu dropētu, tas ir garlaicīgi, tev apnīk. Baudvielas. Ir bijuši visādi aizraušanās baudvielām, īslaicīgi flirti, garāki romāni. Kur bija visforšāk? Es saprotu, ka vīriešu guļamistabā līdz ir nepieklājīgi, bet mēs esam tādā. Visforšāk, es teiktu, man bija ar zaļo. Man ar zaļo bija tik forši, ka man tās attiecības beigās kļuva tik toksiskas, ka man vajadzēja viņas vienkārši tā kā nolikt malā. Bet ar to bija visforšāk. Bet vairs nekad? Es domāju, ka kaut kad, jā, zin kā, es ēdīšu kūciņas, keksiņas, bet es negribu šobrīd vienkārši kurīt kādu laiku. Es nezinu, cik ilgu laiku man šobrīd ir tas ganžas celibāts. Nevis tāpēc, ka es tā kā esmu totāli par legalizāciju, par pilnīgi to visu, bet man ir vienkārši bijušas izteiktas psiholoģiskās problēmas. Un tad vienā brīdā es esmu antidepresants dzēris, pie terapijas staigājis. Un man vienā brīdī sākās hela sāsinājumi tieši no ganžas. Un tagad tas ir kādā ziņā, tu depresīvs paliki?
Panikas lēkmes, depresīvs. Un man tieši ganža bija triggers, un es vairs nevarēju pat aizmigt no tā vairāk. Ar ganžu vai bez? Ar ganžu. Zini kā, es esmu totāli tīm ganža, bet mīļie ganžas atbalstītāji, tā kā beidziet dirst, ka no tā nav arī nekādas sekas, tā kā ir. Tā kā tev vienkārši jāizvērtē, vai tu vari sekas ir no visa, protams. Tu vari cukuru ēst pa daudz, un tu arī vari nosprāgt. Tas ir tas aspekts, no McDonald's. Tagad tas, ko tu tagad pateici, tas var radīt Delfos rakstu, ja tu zini, kad... Tad es negribu, lai to sagroz citādi. Jo to visticamāk tā var interpretēt, jo... Es negribu, lai to sagroz. Manas attiecības ar marihuānu tādas nopietnas, bez īsiem flirtiem vienreiz mēnesī vai vienreiz pusgadā ir apmēram pusgadu, kad es esmu aizdomājies par to, un es arī sajūtos kaut kādā brīdī, to, ko tu saki, ka tev paliek. Tā dzīve paliek pārāk utopiski kaut kādā momentā, ja tev ir ļoti daudz, un tev vairāk mazāk viss kārtībā, tad tu vari vienkārši gulēt gultā, skatīties filmu. Tu pamosties no rīta, blēzīt, pusdienu laikā blēzīt, pēcpusdienā blēzīt, tu beigās saproti. Es esmu visu dienu nosēdējis divādā. Nihuja es neesmu izdarījis vispār neko. Jā, bet es bez marihuānas ar šo Covid laiku droši vien, ka būtu beidzis. Es domāju, daudz būtu beiguši. Viņi gan es domāju, viņi palīdzēja daudziem. Jā, bet tu starp citu, es vakar biju izgājis ārā Vecrīgā, man vakar es satiku starp citu arī vienu Latvijas šobiznesa pārstāvu, kurš man teica, ka viņš ir atteicies pilnīgi no visa cita, izņemot ganžas. Viņš pat no alcīta atteicies. Protams, ir jāpamaina, lai tu pēc tam iegūtu foršāku efektu. Runājot par pēc Covid. Es vakar biju Vecrīgā. Tas bija ārprāts, ko es tur redzēju. Tu atbalsti vienzimumu laulības, tu atbalsti viņu to visu. Man tikai priek. Tur mēs esam dažādi cilvēki. Tu esi arī veģetārietis, es esmu ļoti izteikts. Es neesmu veģetārietis. Tu man teici, ka tu esi veģetārietis. Teorētiski es esmu peskutārietis, es zivis ēdu. Veģetārieši vai tu neēd zivis? Ķipa nē, viņa ēd, ka viņa zivis arī neēd. Nē, tas ir tā, ja tu gribi būt ļoti precīzs. Viss normāli? Viss normāli. Viņš sargā. Labs. Pagaid, zivis tu ēd. Es uzskatu, ka ja zivis ēd, tas arī ir veģetārietis. Tu esi veģetārietis? Jā. Arī par game, bet tagad es izgāju ārā uz ielas, un viņi bija tik drausmīgi, daudz tur. Es tik daudz viņus nekad nebiju redzējis. Kāpēc tā? Es domāju, ka viņi tur vienmēr bijuši vienkārši jauks laiks, un visi sēž ārā, visi grib iet sēdēt terasē. Tik izteikti. Viņi, tā kā, 10 gadus apkārt mums arī palestīnietis kaut kādai atsevišķi cilvēku grupai var izraisīt kaut kādas negatīvas emocijas. Šobrīd viņi piegādā mums ēdienu, un mēs esam sapratuši, ka katram cilvēkam ir savu vietu, un viņš var darīt savu darbu arī tā kā mums labvēlīgā aspektā. Tas pats ir ar netradicionālu orientētību. Tu viņus atbalsti, tu viss. Mans jautājums tev, vai tev nešķiet, ka pārāk daudz tas tiek kultivēts mūsdienu popkultūrā, ka tas pārāk daudz tiek uzspiests jauniešiem un stāstīt, ka, ja tas nav tā, tad tā vairs nav norma. Jo es tur pareizi, kāpēc. Es trenēju puikas boksā, un viņi man stāsta, kas viņiem skolā notiek. Un tagad ir tā, ka viņi klasē 3 čaļi ir izstumti, jo viņi nav netradicionāli orientēti, un viņi ir pateikuši, ka tas viņus īsti nesaist. Viņi nav tur tādi, es viņiem neļauju tur iestāties pret un tur skūt galvas un staigāt zābakos, bet viņi ir pateikuši, ka tā nav viņa tēma, un par to viņi tiek bulijoti. Vai tur šķiet, ka mēs sakām raujam otrā grāvī pa daudz? Zini kā, man liekas šitā tik trikī tēma. Man šķiet, ka tagad ir tas, kad es neatceros arī kaut kādā filmā es to redzēju. Zini, kādi ir jaunie buliji. Pieņemsim, atceries vecos, tā kā mūsu laiku bulijus. Tie buliji bija ķipa ādas jakas vai ne, lielākie sportisti, tā. Tagad jaunās paudzes bulī patiesībā ir, tu brauc ar gāzes mašīnu, tu nebrauc ar elektrisko brauci. Par to es tieši runāju. Tu vispār šķiro atkritumus. Tu nešķiro pašu kuršāju, tu nešķiro atkritumus vecīt, zini, burbuļu tēja ar saltiem. Tas viss ir pilnībā pagriezies, un tā tas vienkārši ir. Bet par to es nezinu, man šķiet, ka bulijot cilvēku par to, ka viņš nepiekrīt tavam fucking viedoklim, tas ir otrs grāvs, tas ir bullshits. Jo ir starpība, vienmēr ir pamēģini, Didriksson, man nepatīk geji. Ko tu redzēji, kas notiek sabiedrībā? Es redzēju, un es toreiz Instagram storijā ieliku, ziniet ko, jā, Didriksoni dura, bet citu iemeslu dēļ, tā kā viņi dura, un tur nevajag pat uzskaitīt tik daudz tos iemeslus. Bet tev vairs nav tiesību, tev vairs nedrīkst nepatikt geji. Nē, zini kā, cilvēkiem nepatīk daudz lietas. Cilvēkiem ir veģetārieši, kuriem nepatīk gaļēdāji, kuriem nepatīk veģetārieši. Es mīlu visus vegānus feministus.
Un tas ir vienkārši, ja tavs viedoklis nostāja nesakrīta kādu citu, tad tas ir uzreiz. Es uzreiz pateicu, es tajā linčā nepiedalīšos, jo tas man liekas vienkārši fufels. Tā kā tas ir man fufels. Didriksons skaidrs, ka tā nav gaišākā galva vispār. Es abrīnoju viņas panākums kaut kādā biznesa vidē. Ja tu es vispār nesakoju. Zin kā, naids vairo naidu. Tā kā jūs šobrīd, zin kā, tā puse, es esmu kopā totāli ar LGBT komunu, bet te ir tas moments, trikī, ko paši daudz nemaz no malas neredz. Tu atbildi ar lielāku naidu un mobbingu nekā pret tevi, jebkad tas ir bijis. Saproti, te ir tā problēma. Un kur mums Latvijā tiek diskriminēti geji? Es nezinu, viņi, man šķiet, tiek... Ķengregā pie puķu veikala? Nē, tur abies Ķengregā. Ministru kabinetā mums Rinkevičs ir jau žurnālists. Tas ir vispār diezgan fucking progresīvi. Jā, mēs esam vairāk nekā progresīvi, bet viņi tāpat turpina uzbrukt. Par vienu izteikumu vienai nepārāk gaišai dāmai. Vai tas nav... Te ir tas, ka visām pusēm vienmēr būs izdevīgi kurināt savā starpā naidu, jo tu vienmēr vari mobilizēt politisko tam atbalstu. Gejiem, teiksim, LGBT komunai būs bieži vien tikpat izdevīgi kurināt naidu pret konservatīviem, cik konservatīviem būs izdevīgi kurināt naidu pret viņiem. Jo kaut arī visi dienas beigās vienkārši grib dzīvot savas dzīves. Jā, bet gan vienai, gan otrai pusē būs izdevīgi mobilizēt un kurināt. Saka, tas varētu būt politisks. Man liekas, ka tik maziņā valstī kā Latvijā, es par šito tieši runāju, man šķiet ar Liepnieku, Pāļu bazarā, tik mikroskopiskā mazā valstī kā Latvijā, viss ir politisks dienas beigās, jo mēs esam tik maz, tas mūsu tirgus ir tik maz, ka viss atdurās dienas beigās starp politiku, jebkurš lēmums, jebkas atdurās pie politikas. Kādreiz mums visu laiku biedēja ar krieviem, bija krievi pret latviešiem. Protams, vēl joprojām uz pirms vēlēšanām tas uznāk parasti. Tagad tā ir aktuāla problēma pirms vēlēšanām. Skaidrs viens, ka tas vairs īsti nestrādā, ka cilvēki paliek gudrāki un prātīgāki, un tagad ir jāšķeļ sabiedrība kā ar ko. Tagad mums šķels ar gejiem. Tagad šķeļ ar to. Tas ir nākamais. Gan viena, gan otrs puses. Kas būs pēc gejiem? Ar ko mums vēl varētu šķelt? Vegāni. Cipelnētieši. Tā kā nāks iekšā cipelnētieši. Tu tici tai schēmai, ja? Es ticu, ka ir cipelnētieši. Bro, es pilnībā tam ticu. Puč. Ja tev vajag normāli saimnieki, tu man zvani, ja? Man polīts apurtēji, tev jāuzāk šitajā momentā, es ticu. Klausies, es šito joku esmu dzirdējis, un to es gribu paprasīt, tu gan rīz vai vegāns veģetārietis uz to pusi. Ja veceni ņem uz zobu, tā kā locekli, tad, ja viņi ir vegāni, vai tas gaļas gabals, kas viņai sagādā baudu, tas ir kaut kādās pretrunās ar tām viņu vērtībām vai nav? Nezinu, šito tev būs jāpajautā individuāli, tas ir kanibālisms varbūt. Kāds kanibālisms, ko tu man te dzeni? Kur ir tavs sapņu zeme? Tu tikko atbrauc no Bolīvijas, tu satiki Priverti, jūs arī filmējāties vienā tajā tur, un viņš bija arī Pāļu bazarā. Viņš Pāļu bazarā vēl nav bijis, bet šomēnes, jūnijā, viņš būs pie manis Pāļu bazarā. Tā kā lūdzu gaidiet to epizodi. Viņš būs Latvijā, jā? Viņš jau ir Latvijā. Viņš būs Latvijā visu vasaru. Šajā raidījumā, par cik mums ir pēdējā pirmās sezonas 13. fantastiskākā epizode, man būs 2 palīgi, jo ar tevi jātiek galā. Tu tur to nerunās, šito nerunās, tā nerunās, šitā nerunās. Kāda ir tavu sapņu zeme? Kur tu gribētu dzīvot? Oi, vecīt, es esmu tropu čals. Esmu ne konkrēti Bolīvija, bet es esmu tropu čals. Pamēģinām uz Taizemi aizbraukt. Okay. Es gribu īstenībā, es tiešām gribu. Kad tu legalizēs marihuānu, tā varētu būt foršākā vieta, kur dzīvot. Tev tā būtu vismaz sapņu zeme? Man noteikti, jā, tur var trenēties, bet ne visu gadu. Man sapņu zeme ir Latvija. Es ļoti stipri, man tāds ģimene bija ļoti patriotiska, un es baigi man patīk Latvijā, un es noteikti vasaras, pavasaras un rudeņus gribu šeit, ziemā man gribētos kaut kur citur, ja, Taizeme, Itālija, Spānija, tās 3 vietas, bet man Latvijas ļoti mīlu, un vienalga, cik sūdīgi mums ir bezmugurkalnieku valdībā, bet tāpatās es tā kā savus ozolus tur pie savas vecmāmiņas mājām, lai viņa vieglas smiltis un visus tos ābolus, dzidros tur un šitos, viss tās tēmas, kas man ir, tās ir mans baudījums. Dienas beigās tevi velk atpakaļ uz šeit. Es esmu bijis Anglijā pastrādāt, es esmu Turcijā strādājis, visu man te patīk visvairāk. Man vienmēr būs mīlestība, protams, par šo zemi, bet tieši klimatiski ir tas, ka es ar katru gadu aizvien vairāk pārliecinos. Tā kā, zini, ir tie cilvēki, mums ir 4 gadalaiki, tu nesaproti, tā kā, nē, ejiet dirst, es zinu, kas man patīk, tā kā, nevar šito attiecināt uz visiem, es zinu, kas man patīk, man vajag 1 gadalaiku visu gadu. Zini, aptuveni Šarmelšeikas Ziemassvētki tur ar palmām, bet nopietni, es esmu tāds čalis, man tiešām cepīja tas viss tropu stāps, un tagad, kad es biju Dienvidamerikā,
Es kaut kā tik ātri vispār tur asimilējos, turēju pēc storijiem pat redzēt, ka vietējie domāja, ka es esmu argentīnietis, tā kā nevis latvietis. Ceļojums bija raips uz turieni. Ceļojums bija raips. Es jums varu pateikt, ja tu man prasi vienu, kas ir vislielākais kultūras šoks, es varu pateikt vienu ļoti, tas ir tā kā paralēlā pasaule cilvēki, Jesus. Iedomājies šeit, Eiropā, pieņemsim, koks maksā 100 eiro vidēji, vai ne? Un šeit viņš skatās. Šeit viņš, ziniet, skatītāji, šeit viņš skaitās, tipa baigi, baigi krūti, tipa viss tā. Vietējie Bolīvijā 2/3 no valsts ir indiāņi, tā kā indiāņi. Un viņiem ļoti patīk alkohols, tā ka nereāli. Un Bolīvijā visi tie indiāņi, viņi koku redz kā kaut ko lētu, pretīgu, kaut kāds lēts draņķis tāds. Un tu to saproti, jo Bolīvijā labs litrs viskija maksā dārgāk par labu gramu koku. Un vietējiem cepī apdolbīties tā, ka viņi pārdzerās līdz vēmienam, viņi grīļojas, un tad viņiem, super, bet šitā mēs atpūšam. Tad viņi taisnojās un malc vēlreiz? Viņi vispār netaisnojās. Viņiem patīk tas alkohola high, kad viņi grīļojās, ka viņiem vēmiens nāk, ka viņiem slikti, viņiem ļoti patīk tas high no alkohola. Tā ir tā kā paralēlā pasaule, kur tā aizbrauc vienkārši. Tas ir crazy, tā aizbrauc vienkārši tev tāds, what? Es nezinu, vai tu skaties, tu GO3 strādā, ir tāds seriāls Nemīlētie. Es viņu neskatos. Storijos es viņu bieži redzu. Es redzēju, ka tur tagad bija mans čoms, kuram no visiem maniem draugiem ir vistuvākās un visilgstošākās attiecības ar kokaīnu bijuši. Tāpēc tieši sarunās par kokaīnu es šodien esmu pieaicinājis ekspertu. Labi. Ne dīvaini eksperts, viņš kā eksperts arī var būt par basketbolu, par vēl Kaspar Kambelu. Kaspar, lūdzu, nāc man palīgā. Kaspar Čavenieks! Es atgādināšu, ka šīs telpas katras 15 minūtes tiek veidinātas un katrs no mūsu studijas viesiem ir uzrādījis negatīvu Covid testu, kas tika veikts pēdējo 72 stundu laikā. Bum. Kaspar, tagad mēs viņu iztaujāsim, jo viņš mums tikko, tu jau dzirdēji, ko viņš mums stāstīja, kad tu arī ar to saskāries. Redzējis, kad tu jau arī daudz kur ceļojis ar basketbolu. Ir kaut kur bijis tā, ka koks ir sūdīgāks par viskiju? Es neesmu bijis Dienvidamerikas, un arī Dienvidāfrikas, bet Dienvidamerikas valstīs neesmu bijis, tā es neesmu ar to saskāries. Varbūt arī labi. Braucam, varbūt arī labi. Zin kā, man tur viens čoms teica, labi, ka tu neesi piedzimis Dienvidamerikā. Ir iemesls, kāpēc tu esi piedzimis šeit, nevis tur citādāk, tur nojūgtos vienkārši. Tas koks, kas ir tur, atšķirās no tā koka, kas ir šeit? Es tev teikšu tā, ja godīgi, viņš ir vairāk vai mazāk tāds pats, bet vienkārši daudz lētāks. Daudz lētāks. Tā kā, pie taksistiem 10 eiro. Mans bijis ar viņiem šiem. Viņš ir tas nav tas drēbes gabalā, viņš tā grupa Singapūras satīnā. Satīni, viņš ir tanī? Es esmu tajā, jā. Tā, kur tas čels tur kaut kas? Bāliņš? Tas īsais? Baltais, kas tur baltais. Tā. Par tām balās nāsīm. Jā, kas tām nāsīm? Kā viņš tā? Kāpēc? Tas viņam zvanīja vienreiz. Es dzirdēju. Starp citu, es viņam zvanīju, es viņam jautāju. Man teica, ka jums viss normāli esot. Es vēl gaidu to atvainošanos, nevis atvainošanās, bet uz kaut kādām terases. Kopā iepūst? Nē, kādā sakarā. Jo saprot, viņš uzrakstīja par kaut ko viņš ir dzirdējis, ko viņš nav nekad redzējis. Viņš man būtu pajautājis, kāds ir, viņš varbūt būtu izstāstījis. Labi, kas par puķis grāmatu izlasi par sevi un tad pasaka, ko par tevi kāds ko nav dzirdējis, vai par kādām nāsim, kādam kaut ko pārnest. Pagaid, bet viņš to oficiāli announced. Es saprotu, es nebiju dusmīgs par to, tāpēc, kā tu vari prasīt no viņa, ka tādī jauniešu kultūra īstenībā ir cool, ka tevi iemet. Jā, tu esi. Jā. Bet es vienkārši gaidu tās vakariņas, jo man patīk ēst. Edgars, es gaidu vakariņas. Naku jau tu joprojām neesi bijis vakariņās. Es neesmu apvainojies, es arī tur visu. Vai paņemam bauņam te? Davai, manam bauņam. Jā. Davai, tas būtu reiz. Tu zvanīsi? Davai, es pazinīšu, man viņš uzreiz pacels. Jā, lūdzu, Edgars klausās. Eģiniek, Čavinieks, ko darīsi? Tev neesmu patraucējis? Nē, vai patraucēt, nē. Klausies, es gribēju tev iedot vienu cilvēku, kuram tu esi parādā vakariņas joprojām. Un kāpēc tu neesi uzsaucis vakariņas? Čau, tā kā mums vecīt, es gaidu. Mēs toreiz runājām, mēs sarunājām, ka mēs satiksimies uz vakariņām un viņu nav. Kad būs vakariņas, Edgars? Nesaki daudz, Kad būs vakariņas? Es vēl šodien neesmu ēdis, ja kas zups ten ir. Tieši tā. Es kaut biju domājis, nevis vakariņas, bet kaut kā tāda
Stikla dēs aizpildīt kārtīgi. Stikla dēsa. Tas ir stikla dēsa. Kas ir stikla stikla dēsa? dēsa? Sorry. Stikla dēsa pudele. Pudeli. Pudeles man pietiek. Es domāju, vienkārši tā cilvēcīgi pasēdēt vakariņās kopā. Terases šodien vaļā ir. Nu, labi, šodien. Nē, tas nav šodien. Bet vispār tu esi vakariņas parādā. Tu esi vakariņas parādā. Pareizi. Tas cik- ir dokumentāts. Par cik mēs risinājām ar krīvēm, tad mums arī. Nē, viņam, nē, es strelkas tālāk nemetu, bet davai mēs sazinamies, davai vakariņas veicīt. Davai, sarunāt. Tu no šitā neizlocīsies no vakariņām. Davai, čavinieks, lai to forši. Davai, čau. Klausies, un tas būs baigi nopietni, jo tagad es viņam zvanīju. Tas ir dokumentēts vēl. Ritvars Bluka to nodokumentēja. Tas arī būs arī, tas arī varētu iekļauties dokumentārā filmā. Tā kā viņš nevar no šitā. Jā, obligāti. Nevajadzētu jau arī nolikt, jo tur jau nav nekas tāds, kā varbūt viņš protams. Varbūt viņš saucās Kambis zvana, bet tas jau tā nē, tas tā vienkārši. Tieši tā. Lai kaut kādu Tu neesi tā kā seriālā nemīlēties šajā situācijā, ja? Zini, es pats neesmu redzējis, kā es tur iztos. Es neesmu skatījies. Es tev katrā reklāmā pa teļuku redzu. Katrā reklāmā. Viņa, man liekas, tevi izmanto kā jājam zirdziņu. Mums ir kambis. Mums ir kambis, redz tā. Padomā, par vakariņām runājot. Bet klausies, pasties, es esmu, satikusi, kā viņš teica, patiecībām. Es arī pirms tam negribēju runāt. Viss tagad apprecēs, es varu runāt. Kā tu kuģi fucking iznīcināji tajā attiecību šovā? Es skatījos. Man liekas, ka viņš raudāja. Man liekas, kuģis pēc tam Man nav nekas personīgi pret viņu, bet es viņam pateicu, vecīt, nesaka, ko man darīt. Tu neesi mans fucking fātrīts un tu neesi mans skolotājs. Ja tu dzīvo pēc kaut kādu pasaku grāmatas principiem, es taču tevi nenodīšu. Es taču nesaku, ka tavs tēls ir uzzīmēts un izdomāts kaut kāds droši vien žoskaukajā šamaņa LSD tripā vai vēl ko. Tu esi ņēmis LSD? Es? Jā. Iespējams. Mēs ar citu Amerikā, tas ir partīdraks. Kā bez tā var tusēt? Es arī esmu kā var... What's wrong with that? Gaismas ārprāts, visi tie cilvēki, visu, un kad viņi vēl... Šizofrēdijā var Es sajūtu prātā. Es arī, totāli. Man liekas, ka es piezimu sajūtas prātā. Tāpēc man viss tas varbūt ir kā citreiz normalizēt, zin kā nostāda apakaļ kādā līmenī. Izlīmeņo. Es gribu pateikt atklāt, kā es saku, lai mēs varam smieties, mēs varam runāt poku, jā, es esmu šņauts, nešņauts, tur piss, nepiss. Bet es gribu pateikt, kā es saku nopietni, jo es esmu runājis pāris tādos, piemēram, tur, kā viņus sauc, ar jauniešiem runājis tieši par alkoholu, par atkarībām. Ja? Un es reiz pateikt divas lietas, ko es labprāt nebūtu mēģinājis, ir kokaīns un alkohols. Es neatbalstu ne kokaīnu, ne pārmērīgu alkoholu lietošanu. Piemēram, es saprotu, ka forši lietot alkoholu man arī patīk. Piemēram, ir katram tipam, ko viņš nevar tāpēc uzmanīties. Nedomājiet, ka es jums to iesaku darīt. Kokaīnus noteikti no sevis neiesaku darīt. Jā, es esmu darījis daudz. Ok, next. Vispār nevajag narkotikas lietot. Es negribu tagad būt tāds nenormāls, narkotika atbalstītājs, bet tu, iedod tu loham, viņš no automātiem būs atkarīgs. Iedod viņam, viņš būs pilnībā atkarīgs no kaut kādas sūdzības. Tāpēc visam, ja tu dzīvē vari samērīgi lietot, ir kāpēc... Šitais ir arī rakstīts vienā gudrā grāmatā. Tikko kā jebkura substance sasniedz milzīgas cilvēku masas, vienmēr būs procentuāls daudzums, kuram to nevajag. Tu nevari no tā izvairīties. Būs cilvēki, kas nodzersies, būs cilvēki, kas reizi mēnesī izdzers pāris aliņus un viss. Oregonā kokaīns ir dekriminalizēts. Tas ir pirmkārt, jo štatos cilvēki runā. Tur ir kartelim tā izgājis no rociņas, ka vienīgais veids, kā tu vari kartelim atņemt varu, ir tad, ja kokaīnu sāk legalizēt un kartelim vienkārši vairāk nebūs resursu. Tiek tā kā samainīta tā spēka pozīcija. Un bet smejies vai raudi vai tici, netici, ir liela iespēja, ka pēc 30 gadiem aptiekās varēs nopirkt koku ar, teiksim, ārsta izrakstu, ka tev virs 25, tu vari pašlietošanā lietot, jo sākumā jau tā bija. 20. gadsimta sākumā aptiekā tu varēji nopirkt visu. Un tagad būs tas pats. Es kaut kur redzēju. Un būs tas pats vēstures paplu. Es neatceros, kurā valstī tas bija, bet kaut kur Eiropā tika tās valsts zāļu aģentūra degunā mitro kokaīnu. Tika reģistrētas zāļu reģistrā. Zāles, kuras sastāvā bija kokaīns. Viņas tika piereģistrētas kā medikaments. Es negribu sadarīt, neatceros. Tas ir ļoti liels. Sākumā tas bija par tiesām. Ne tikai Krievijā, Amerikā visā. Bet viņš jau rāda iesnas pa lielu.
Tas ir, zin kā, ja piemēram, tu manam Kāpēc zāles, tas tikko galda ir? ja tu paņem zāles, tev Ja tu palīdz, būtu vēl ja tu divas paņem rieviņas, zāles pārdozē, viņas tev apdulina. Nu, Pietiks par narkotikām. pietiks. Kuri man dāvana? Šodien man ir viena mēneša kāzu. Ko tu prasa savai apsveic. draudzenei? Bet vispār es varu pateikt, ka Kristaps... Exotic shop lūdzu. No, paldies. Jolly Ranchers, šitie ir... Klausies, vecīt, tu nevari iedomāties. Šitos var dabūt tikai Jolly Ranchers, ka es aizbraucu uz Ameriku, Es aizbraucu uz Ameriku, un šitie te ir Apple, vai ne? Jā. Tie bija man mīļākie. Pirmais candy, vecīt, tu nevari iedomāties, ka es aizbraucu uz Ameriku. Bet īstenībā viņš bija pirmais čoms, kas mani apsveica un teica, vecīts, tev novēlu visu to labāko. Viņš bija viens no pirmiem, kur ir pateicis, tā kā jā. Nu, par cik tu esi sportists un arī tu un Janka, tu ar tām esi saskāries ar garīgās veselības problēmām kaut kādā ziņā. Tu pats to teici. Bišķiņi bija. Tas, par ko mēs varētu padiskutēt, tas kādi cilvēki tagad, kas būs pēc Covid un vai tiešām pasaules kārtība mainīsies, vai kādam no jums ir kaut mazākā cerība, ka mēs kaut kad atgriezīsimies pie tā iepriekšējā. Es nezinu vispār, it kā jau loģiski kaut kādā momentā vajadzētu aiziet visam apakaļ, kad kaut kāds izdomā. Vajadzētu, jo tas nav nevienam izdevīgi. Nevienam tas nav izdevīgi tā to turēt. Nē, protams. Mazāk līdmašīnas. Arī pat man, es varu teikt, tas ir noņēmis no tā sporta. Un varbūt, piemēram, man šis Covid laiks ir bijis visfantastiskākais. Man ir palīdzējis vispār pārveidēties un saprast, es arī varētu kā profesionāls sportists atteikties no tā profesionāla sporta, jo man tie 42 gadi nopelnīti vairs tā, lai tā kā es gribu dzīvot, es nevaru, vai ne? Cilvēki domā, tu tur aizēji piepildu arēnu Rīga, un tev par to neko nesamaksā. Tev 3 mēneši jāhurjārījās, jāatbūna ritīgi pa galvu, saņemtu nekādu naudu par to. Ja es netrenējos profesionāli, par to es nesaņemšu naudu, ir jāsāk atrast tie citi veidi, un paralēli parādījās tas CBD. Paveicās ar to, kad arī parādījās tur kaut kāda aktieru darba. Es nerunāju par laivu šovienu, par Es viņiem nemaksāju par to, ka viņi atnāk, jā. Bet, tur... Un man tas samainīja dzīvi beigas pozitīvos. Jaunās attiecībās tā ir, ja es precējies, jūtos vispār. Cik reizes esi precējies, Kaspar? Es esmu pēdējo reizi. Tagad es jūtos baigi ritīgi stabili, man viss ir baigi forši. Šitie baigi labēm. Šitie ir super baigi labēm. Rekur Exotic shopā var dabūt, tas ir uz Brīvības ielas viņiem veikals. Viņi mums šīdo epizodu atbalsta. Rekur vēl viens amerikāņu kārums tā noteikti garšos. Poptārti? Jā, vecīt, tu man vienkārši tā kā atcauc tieši. To visu var dabūt Exotic shopā. Viskonsīnas laiks. Jūs man nozagāt šovu. Viņam ir īsti papīrs. Pēdējā epizode, jūs visu ap... Vecīt, tās brilles es ievērtēju. Kas tās ir par brillēm? AliExpress, nezinu. Es nepērku sev dārgas brilles, jo viņas visu pazaudēju. Man Kasparam vairs nav ko jautāt, Kaspars ir sevi. Tu man zīs ārā, tagad es varu palikt līdz beigām. Mēs ar tevi ejam prom. Mums ir... Pēdējais segments. Nu, čau. Čau. Mani sauc Simona, kā sauc tevi? Man sauc Jānis. Superīgi. Tev būs tagad viens uzdevums. Labi. Es tev uzslēgšu vienu dziesmu. Labi. Un tev būs jāuzvar, kas to dziesmu izpilda. Labi. Tikai izpildītājs. Jā. Tas ir Singapūras satīns izpildītājs. Kurš ir dzied? Tas esmu es. Jā? Ja? Labi, es jokoju, es īstenībā zināju. Ok. Es negribēju izstāstīt, ka tur mans mīļākais citādi zinu. Tas ir mans dzīves moto arī. Papis bailes, papis kauna, papis Telefona. Tas ir pats labākais. Zinu, kāpēc? Tāpēc, ka viss ir labs vibes. Papis telefona, labs vibes. Tas ir labs vibes? Jā, tev nav telefons pārmetuma? Telefons? Viņš toksik, jā. Zini, kas visstrakākais, ja tev vēl nav notification atslēgta, tā kā telefons kaut kas tāds. Ja es varētu izvēlēties vienu no savām atkarībām, ko iemainīt, es gribētu telefonu atkarību iemainīt par ko citu. Jo viņa ir visiem. Visžostkākais. Tev ir sajāts dopamīns smadzenēs. Tāpēc telefons ir toksik. Tā kā tas ir labs vibes, kad pavadi laiku bez telefona. Tas nozīmē, ka tu esi Patiesībā, pazaudējis un tāpēc tev ir labs vibes. Patiesībā, jā. Es nebiju to tā iedomājies. Tāpat arī kauns, vai ne? Kauns ir slikts vibes. Tā ir tāda emocija, kas tev var atturēt. Bieži vien. Bet parasti skolā tev kaunina un skolotāji tev māca sliktu vārdu, Jā. kas ir bēda. Tev kaunina. Kaunināt vispār ir briesmīgi. Jā, tas ir slikts vibes. Ritīgi forši, vai ne? Nu, bailes bišķi tā pārgalvīgāk, bet baigi labs vibes. Man patīk. Paldies! Paldies! Jā. Ļoti novērtēju. Un tev patīk pašam ceļot vai tripot? Man patīk gan. Mīļākais trips un mīļākais ceļojums. Mīļākais trips bija ar Nokia, kad mēs sarījāmies viens riktīgi trakas apšbekas. Un es nezināju, cik viņas ir trakas. Es aizgāju uz istabu gulēt, iztīrīju zobus, Nokia paliek pie manis uz divāna. Es karoši paiet pusstundu, baigi vēders sāk sāpēt. Es ķip izklunkurēju ārā no istabas un es jau jūtu, kā kaut kāds jocīgs tunelis. Es pieeju pie divāna,
Nokia, kas tās pa senēm, man Čota Hujova. Viņš paceļ galvu, bļeļ, elfu ausis šitādas, spicas kā laķenes, seja no plastilīna, maina krāsu. Jo es arī esmu viņus satikusi. Crazy! Un es skatos, viņš skatās uz mani, viņa ar tām elfu ausīm, es skatos uz viņu un es saprotu, Krīvēn, you fucked up. Un tagad you done fucked up. Viņš pasaka, šitā būs pāris stundas, iepiš Jetsona kuģīti aizlido projām. Es pēc tam notupjos uz 4, rāpoju atpakaļ uz istabu, tur bija pilnīgs šautajā. Bet tas bija ļoti labs trips. Par spīti šitiem visam, man vienkārši bija crazy vizualizācijas, un tas bija mans labākais trips, kas man ir bijis. Man bija nākošais jautājums par tiem starpdimensiju elfiem, bet es saprotu, ka pasāstīju, bet arī esmu. Es vienu satiku, jā, es ceru, ka vēl kādreiz satikšu. Bet es domāju, bet viņam nebija tās kurpes, tās nebija. Nē, tās bija ausis, spicas kā laķenes, manējam. Spicas kā laķenes, jā. Crazy. Es ceru, ka es vēlreiz satikšu elfu Nokia kādreiz. Tas bija maģisks radījums vienkārši. Nezinu, viens man nosodīja. Un kāds tas mīļākais ceļojums? Bolīvija pilnīgi noteikti, kas man bijis tikko. Man vispār patīk, kas siltajām zemēm. Spānija arī bija krūti, Krēta arī bija krūti, Madeira arī krūti. Īstenībā Madeira, jo Madeira bija mans pirmais ceļojums ārpus Latvijas. Tā kā, ceļojums uz kaut kur silti. Jā, Madeira, es teikšu Madeira. Varbūt tu vari arī pastāstīt par savu kādu apslēptu talantu. Tev varbūt proti mainīt balsis. Tev sanāk? Nē, man nesanāk mainīt balsi. Nē, es nekad nekur ierunāju. Nē, man ir ļoti netrenēta balss. Es iespējams varu izdarīt baigi daudz kaut ko savu balsi, bet man viņa tik netrenēta, ka beigās var vienkārši fuck-ups kaut kāds sanāk. Tur augsti! Tur zemu. Nē, tomēr tas jau ir kaut kāds talants cits. Nē, es teiktu, es vispār īstenībā esmu diezgan... Mans vienīgais talants ir gudri dirst un viss. Un runāt. Amalka cirst. Tas nav labs talants, diezgan tīzls sadāk, es domāju. Tad tev nav neviena talanta, tā domā. Grūti varbūt pateikt. kaut kas, ko tu vari parādīt, ko kāds nemāk. Man īstenībā nav nekāda baigo talantu. Varbūt ir, bet es neesmu ievērojis. Es tās tagad varbūt par kādu savu koncertu faili. Ir kā kaut kas smieklīgs tev noskatās status. Jā, viss trakākais, kas ir bijis, bija, lai piedod visi cilvēki, kas bija labdarības festivālā Ogla pirms pāris gadiem. Es nezinu, kas labi, ka tur nebija tik daudz cilvēku, kas varbūt to redzēja, jo pasākums bija burvīgs un viņš bija cēla mērķi un vienkārši mums kaut kā baigi nesmuki sanāca tajā reizē. Bija ļoti karsta vasaras diena, mums bija tieši sākusies Jēgermeistara sadarbība un mēs braucām busiņā karstā ar kasti jēgerīšu uz to koncertu. Un beigās tev ir tā, ka tev nekas vairs nepalīdz, tev vispār nelaiž vaļā, tā kā nav neviens iespējamais taisnošanās veids, ko tu varētu izdomāt, lai tev atlaist vaļā tas, kādā mēs bijām kondīcijā. Kaut kā ar Dievu uz pusēm un ar fonogrammu uz pusēm mēs to koncertu izvilkām. Bet es atceros, ka pēc tā koncerta beidzās koncerts. Es pasaku, paldies, Ogla, soundchecks ir beidzies, tūlīt sāksies koncerts un mani jau ar roku velk no skatuves. Viss, mēs beidzam. Tā varbūt kādreiz mēs publicēsim vlogu par to dienu, kur aptuveni ir pa minūtēm uzfilmēts, kurā brīdī viss sāka palikt tikai sliktāk. Tas bija rēcīgi, mēs to atceramies smieklīgi, tas ļoti smieklīgs gadījums. Es biju daudzos jūsu koncertos, uz pārsvarā neatceros, jo man mīļākā baudviela ir alkohols. Un tā ir tiešām baudvielas, citas vielas neuzskata par baudvielām. Tās tev nav baudvielas. Katram ir savs. Paranoju vielas.